Mūsu valstī hipertensija ir kļuvusi par ļoti nopietnu medicīnisku un sociālu problēmu, jo Latvijā hipertensijas izplatība ir kritiski augsta. 45% cilvēku no 25 gadu vecuma ir paaugstināts asinsspiediens. Hipertensija bieži kombinējas ar citiem riska faktoriem, tādiem kā smēķēšana, alkohols, liekais svars un mazkustīgums. Medicīnā par arteriālo hipertensiju sauc jebkuru ilgstošu arteriālā asinsspiediena paaugstināšanos. Hipertenzija, mēs viņu saucam par kluso slepkavu, jo hipertenzija netiek nejūt. Nav nekādi īsti simptomi, vismaz sākuma stādījās. Paaugstināt asinsspiedienu, tas ir hipertenzija, kad asinsspiediens paaugstinās virs 140, tā saucamais augstais vai sistoliskais spiediens, un virs 90 mm dzīvesudraba stāba zemais, jeb diastoliskais spiediens, kad viņi ir kaut kāda iemesla dēļ paaugstināti. Un uzreiz varu pateikt, ka neviens īsti vairumā gadījumu nevar pateikt, no kā hipertenzija rodas. Apmēram 90% ir tie cilvēki, kuriem īsti mēs nevaram pateikt. Tā ir tā saucamā esenciālā hipertenzija. Tagad moderni mēs saucam par primāro arteriālo hipertenziju. Parasti mēs runājām par tā saucamiem riska faktoriem. Tātad tie faktori, kur veicina šos hipertenzijas izcelsmi un arī uztur viņus. Uztur hipertenzijas procesu, tā saucamā ateroskleroze. Tātad tās izmaiņas asinsvados, kas padara asinsvadu cietu un neelastīgu. Tātad sirdī ir grūtāk strādāt. Un tālāk jau šī ķēde iet tālāk, tad iestājas un ir sirds paplašināšanās. Tātad sirds paplašinās, mēģina tomēr cīnīties ar šo situāciju. Un tad sirds nogurst un iestājas tā saucamā sirds mazspēja un tā tālāk šī ķēde iet tālāk. Laikus neatklāta un neārstēta hipertensija ievērojami palielina sirds asinsvadu saslimšanas nākotnē, radot paliekošu invaliditāti, kā arī nāvi jauniem un pusmūža cilvēkiem, ko būtu iespējams novērst. Paaugstinātais asinsspiediens ir obligāti jāārstē. Arteriālās hipertensijas ārstēšana ar zālēm ir ļoti sarežģīts un komplekss pasākums mūža garumā, ko var izstrādāt un vadīt tikai ārstējošais ārsts. Runājot par medikamentozo terapiju, mūsu iespējas ir fantastiskas. Vismaz ir 5 lielas medikamentu grupas, kuras mēs nozīmējam. Bet tā jau ir ārsta māksla šo medikamentu nozīmēšanu un viņu kombināciju izveidošanu. Un kas pat labāk ir jāievēro pacientam? Tas, ka zāles ir jādzer visu atlikušo mūžu. Diemžēl tā tas ir, un neskaitām piemēri to parādījuši, ka ja jums 2 nedēļās vai 3 paliek labāk, un jūs zāles atmetat, jūs atkal nonākat pie tā paša iepriekšējā stāvokļa. Viena no tās neārstēšanās vainām ir tā, ka cilvēks aizmirst iedzert zāles, un viņas ir jādzer tur katru dienu, un tas ir apgrūtinoši. Un tādēļ arī farmācijas rūpniecība ir ļoti, protams, ar ārstiem kopā ir parūpējusies par to, ka šodien mēs varam iedot, mēģinām izvairīties no tās sauju tablešu dzeršanas rīt vai vakarā, vai rītā un vakarā, aizvietojot šos medikamentus ar 1 tableti. Piemēram, 2 vienā, vai pat labāk pat ir 3 medikamenti vienā tabletē. Tātad tu 1 tableti iedzer no rīta, un līdz nākušam rītam tev ir mierīgs prāts, tu esi 3 medikamentus iedzēris. Ja? Kas notiek tad, ja īsti cilvēks neievēro šo zāļu dzeršanas režīmu? Spiediens svārstās. Ja, kad atkal atmet zāļu dzeršanu, tad viņš atkal pieaug, un cevišķi, ja ir vāja asinsvadu smadzenēs, tad tas, protams, var novest pie insultiem. Ja jums ir uzstādīta diagnoze hipertensija, stingri ievērojiet ārsta izstrādāto ārstēšanas plānu un lietojiet zāles regulāri, lai maksimāli novērstu riska faktorus.